Enerģija ir mums apkārt. Jāmāk tikai to paņemt un izmantot. Mehānikas institūtā tiek pētītas iespējas iegūt enerģiju ar gaisa vibrācijām, ko ļoti plaši varētu izmantot tieši privātmāju apgādē ar elektroenerģiju. Biomedicīnas, inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā notiek zinātniskais darbs pie nanomateriālu izmantošanas medicīnā. Zinātnieku mērķis ir radīt sistēmu, kas palīdzētu līdz slimajam orgānam nogādāt nepieciešamos medikamentus un likt tiem darboties tieši tur, kur tas vajadzīgs. Notiek darbs arī pie hidrolapaksīta plašākas izmantošanas medicīnā, piemēram, lai cilvēka organismā aizvietotu kādu kaulu. Lai nākotnē risinātu cilvēku resursu problēmu, Rīgas Tehniskās Universitātes aviācijas institūtā tiek izstrādāta bezpilota lidmašīna, kas pielietojumu atrastu daudzās sfērās. Gaisa kuģu drošība pie lielām un ilgstošām slodzēm ir aktuālākais aviācijas jautājums. Pētniecības procesā ir laba sadarbība arī ar ārzemju speciālistiem.